Cienītie klātesošie, mums šodien visās 3 Baltijas valstīs ir svētku diena visiem kultūras, mākslas un zinātnes cienītājiem un apbrīnotājiem. Mūsu unikālā personība, kāda ir Inese Galante, pēc 20 spožiem gadiem, kad ir notikusi viņas plašā un ļoti iemīļotā Summertime svinēšana Jūrmalā, Inese Galante un viņas meita Diana ir tiešām daudz rūpējušās un piestrādājuši pie jauna projekta, kas šodien tiek atklāts, un tā ir Baltijas balva, kuras mērķis ir izcelt un cildināt kultūras, mākslas, zinātnes, muzikas sasniegums tieši Baltijas telpā. Starp šīm 3 valstīm, kuras skaitliski ir starp mazajām, kuras teritoriāli ir, varētu teikt, starp vidējām, bet kas pēc savu sasniegumu, savu iedzīvotāju un pilsoņu sasniegumiem, man šķiet, ir lielvalsts dažādos veidos. Un Ineses sapnis ir vienmēr bijis nest šī reģiona vārdu pasaulē. To viņa spoži darījusi savā operas dziedātājas karjerā. Viņa to spoži turpināja līdztekus arī aicinot uz Jūrmalu izcils, īpašs mākslinieks, kas nekad nebija publika ar saviem brīnišķīgiem sasniegumiem. Bet tagad ir pienācis brīdis, kad vieta trūkst mums visiem tā sajūta, ka trūkst kaut kas vēl, kas būtu vajadzīgs, lai Baltijas vārdu varētu vēl spožāk un vēl redzamāk nest pasaulē. Un atbilde ir šī Baltijas balva. Balva kā tāda ir vispirms atzinība talantīgām, strādīgām, nopietnām personībām, pateicību viņiem par to, ko viņi savā mūžā veikuši. Bet balva arī izceļ un pievērš uzmanību tam, ka šie cilvēki ir veikuši ko īpašu, ka viņi nav gluži tā kā visi citi, tālu no tā, un ka viņi nāk no šīm mazām zemēm, pa kurām ir vērts painteresēties un pieņemt un saprast, ka viņām ir daudz ko sniegt visai kopējai Eiropas kultūrai un līdz ar to visai pasaules kultūrai. Balvas, varētu teikt, grazno katru balvu saņēmēju, bet tas ir divpusējs process, jo balvas prestīžs būs tikai tik liels, cik liels ir prestīžs katram no laureātiem. Šodien mums būs tas prieks un gods piedalīties un redzēt, kādi ir tie pirmie Baltijas valsts balvas laureāti, kādi ir viņa nopelni. Es jau iepriekš novēlu visiem viņiem un katram vienam personīgi visu to labāko savā turpmākā radošā darbā un sūtu savus vissirsnīgākos apbrīnas sveicienus, lai Baltijas balva ilgi dzīvo un veic to darbu, ko Inese un Diana ir iecerējuši.